Esiet sveicināti, lai Dieva miers jūsu namā, esiet bagātīgi svētīti. Es jūs svētīju Jēzus Kristus vārdā. Ziniet, ko svētais gars runāja manā sirdī? Kad reliģija ir tā, ka cilvēki ar labiem darbiem tuvojas Dievam. Darbi mūs neglābi. Mēs esam aicināti labajos darbos, bet darbi mūs neglābi. Glābi mūsu attiecības ar Jēzu Kristu. Kad mums ir attiecības ar Dievu, tas mūs glābi. Amen. Un tad, kad es atdevu savu dzīvi Jēzum Kristu, un tad, kad es viņam atdevu savu dzīvi, nebija tā, ka es lasīju kādas lūkšanas grāmatiņas, bet vienkārši Kristus iemājoja manā sirdī. Un es katru dienu viņu piedzīvoju. Un es lasīju Bībeli, un es sapratu, ka Bībeli viņa nav kāda vēstures grāmata, viņa nav kāda pasaku grāmata, bet kad svētais gars ir tas, kas dara to vārdu, kas rakstīts Bībelē, dzīvu manā un tavā dzīvē, tad mēs neesam aicināti labos vienkārši ar labiem darbiem, lai izpatiktu kaut kādā veidā, bet mēs nākam un daram kaut ko labu, lai tā kā pateicībā Dievam, pateicībā to, kad Jēzus ir atklājies, ka viņš ienāca mūsu sirdī, viņš mūs mīlēja, pirms mēs piedzimām, un viņš mīl mūs vienmēr. Man Bībelē teica, ka viņš jau mūs mīlēja, pirms mēs nebijām. Viņš atdeva savu dzīvību par mūsu grēkiem, lai mēs šodien dzīvotu. Un ja mēs darām kādus labus darbus, tad mēs darām to Dievam mīlestībā uz Kristu, mīlestībā uz Dievu. Amen. Un es domāju, kristietība, viņa nav tāda, kad daudz saka, ka kristietība vienkārši ir, kas saka, tāda kā garlaicīga. Nē, ja mēs darām to, ko Kristus darīja, nekad kristietība nebūs garlaicīga. Un mums ir jādara tas, ko darīja Kristus, ko Kristus darīja. Viņš gāja un sludināja vārdu, un viņš lūdz par slimajiem, dziedināja, izzina ļaunus garus, un viņš kalpoja debes tēvam no visas sirds. Viņš atdeva savu dzīvi Dievam. Viņš pats bija Dievs, protams, bet viņš bija paklausīgs tēvam. Un ir trīsvienīgs Dievs, ir Dievs tēvs, Dievs dēls un Dievs svētais gars. Un es jūs aicinu šodien meklēt. Bībelē teica, ja jūs no visas sirds meklēsiet Dievu, jūs viņu atradīsiet. Ja jūs no visas sirds meklēsiet Jēzu Kristu, viņš ienāks tavā dzīvē. Un viņš būs tas, kas izmainīs tavu dzīvi. Un nebūs tā, ka tu vienkārši centies kaut kā izmainīt sev, bet kad Kristus ienāks tavā dzīvē, viņš izmainīs tavu dzīvi. Un nav tā, ka tev no tā jāatceries. Vienkārši Kristus ienāk tavā dzīvē, un tu vienkārši vairs nevēlies tās lietas, kam tu kādreiz pievērsi ļoti lielu vērtību, tas vairāk nav tavā dzīvē vērtību. Un tavā dzīvē vērtība ir attiecības ar Jēzu un būt viņa tūmā, un būt viņa klātbūtnē. Tā kā es jūs aicinu meklēt Jēzu un nemeklēt reliģiju, bet meklēt dzīves un patiesas attiecības ar Jēzu Kristu un ticēt Dieva vārdam un sakņoties, augt viņā un piedzīvot ik dienas viņa žēlstību, mīlestību. Tā kā esiet bagātīgi svētīti, es saku šajā otrdienas dienā, bet es ticu, katra diena ir īpaša, katra mūsu dzīvē. Amen. Sekosim Jēzum un dzīvosim viņa gribā. Jēzus Kristus vārdā. Amen.